Zini kā, es neticu liktenim, es esmu ateists praktiķis jau, bet pašā laikā, es kā biju galīgi maziņš, es skolīgā dzīvoju un pirmajā klasē atnāca tie saucamie headhunteri uz skolu, kas sīkos ķēra un prasīja, kurš grib uz muziķiem. Un es pacēlu roku, pateicu, ka es gribu uz klavierēm. Un mans tēvs visu mūžu, tā kā, ar joku, bet, tā kā pārmet, viņš teica, ir pikalo flauta, ir jebkas uz šīs pasaules izņemot milzīgās klavieres dārgās, ja. Es pamācījos muziķenē kaut kādas 4 vai 5 gadus, un pēc tam, protams, kā sīkajiem, kā pieklājās notinos, es vienmēr kā joku saku, ka futbols pārņēma mani, tā kā futbolā nākotne likās. Vienkārši ar puikām gribējās daudzīties. Un tad tā muzika kaut kā vairs nebija aktuāla, un man arī mājās neviens īsti. Mammai ļoti patīk muzika. Viņa vecumdienās sāk korus dziedāt vēl, bet principā neviens ar muziku nav saistībā. Un tad pusauģa gados vecāks pārcēla darbā uz Valmieru, un es sapazinos jaunā klasē jauniem cilvēkiem, un bija viens foršs puika, kurš tā kā par muziku daudz runājām, un viņš uzaicināja pie sevis mājās, aizgājām, un viņam bija klavieres, tāds 2-oktāvu kaut kāds sintetizators, ļoti tāds, baigais junkie, bet priekš tiem laikiem baigi foršā vieta. Un bunga konflikts, jo viņam brālis vecākais kaut ko tur ņēmās. Un tā kā sanāca, ka es esmu salīdzinājumā ar man to klases biedru tāds pašvaks klavierists, tad mēs uzreiz sadalījām lomas, viņš kā labāk spēlē klavierus, un es tā kā sēdos pie tām bungām. Tad, protams, kā iešāvās prātā taisām ansām, un tad vēl viena klasbiedra, kas zināja pusotru akordu uz akustiskās ģitāras, tas bija ģitārists, un mums visiem bija draugs, ļoti labs zintis, kam vispār nebija sakara muzika, bet viņš tā kā tad spēlēs baseni. Tāds standarta konflikts. Spēlējām pagalmu bērnu, sēdēja tur uz apmalītēm, klausījās, un viņiem ļoti, ļoti patika, un mums paši arī ņēmāmies ļoti aizrautīgi. Un vēl man klasē tas tā saucamais ģitārists puika, tas mājās klausījās, viņam bija kasetnieks, un es nezinu, kas viņam bija sadevis tās kasetes, bet viņam bija grupas, viņam bija Nazareta, Slade, AC/DC, Nazareta plakāts bija tas No Man City, tāds ap bārdas nažiem. Tāds skeletvīriņš vai vilks skeletvīriņš, un kaut kas no Kisiem, un tad viņam bija grupa Ekse. Man tas viss ļoti patika, man ļoti patika tā estētika, kad ir enerģija un tās čerkstošās balss, bet grupa Ekse, es atceros, ka es pirmo reizi kā dzirdēju, un man pilnīgi spalvas, cik viņas tur vietējā laikā sacēlās uz rokām, un es tajā brīdī, kaut kā, vispār pārņēma. Tā muzika, es sāku ļoti aktīvi, bet kā bundzinieks sākumā braukāju pa visādiem kolhoziem, tur ar priekšsēdētājiem. Es līdz šim tagad saku, es uz vecumu esmu sapratis, kādi mums apbrīnojami Latvijā ir cilvēki. Kolhoz priekšsēdētāji izglītot pieauguši veči, kas vada vesels garīs pilsētas, runāja ar 14-15 gadīgu puišelu un nodīvoja, ka viņš klubā var taisīt blicu, un vēl viņi pirka aparatūras, kas tajā laikā bija neiespējami dabūt, jo viss bija krievu briesmīgi instrumenti. Un tad ar visādām viltībām, mahinācijām, pārskaitījumiem, vēl kaut ko caur komisijas veikalu pirka instruments, lai būtu labāki instrumenti. Tā kā cepur nost tiem cilvēkiem, latviešos ir baigies spēks. Sāku ļoti spēlēt tās bungas, ņēmos, un tad dzīve atved uz Rīgu 18 vai 19 gados, un ja Valmierā es biju tāds vidusmēra bundzinieks, harizmātisks un kā pašam likās ļoti talantīgs un foršs. Tad atbraucot uz Rīgu, es sapratu, ka es esmu baigies vidusmērs. Un tad es pilnīgi nejauši notēloju dziedātāju, bija tāda avīze iela vai kā viņa saucās, muzikas avīzīte, un tur bija sludinājums, ka grupa Monro meklē solistu. Un es aizgāju uz telefona automātu filozofijas un vēstures fakultātē pie saktas. Kaut kā tur 2 kopēki vai žetons bija jāmet, nezinu, zvanīja, un basists pacēla. Un es atceros vēl tagad, es ļoti pārbies, bija nosvīts, ka es viņu runāju, bet es ļoti lecīgi runāju, viņš prasīja, kādā stilā dzied. Es teicu, tā kā Except Judas Priest. Sākām ar Monro, viņi man pēc gadiem atzinās to, ka viņi briesmīgāku un sliktāku solistu vispār dzīvē vispār nebija redzējuši, bet ka tā maniakālā gribēšana un enerģija un tas viss, kas no manis nāca ārā, kad viņi izdomāja, kaut kādu laiku pamēģinās, pēc tam jau tas viss aizgāja. Un tā arī ar to muziku sāk darboties, un tā muzika visu laiku vajā. Es esmu savā dzīvē tagad kādas 5 reizes izdomājis, ka viss pietiek. Tad viens iemesls bija, kad esmu izsmēlies un atražojos. Viens iemesls ir, ka es esmu viduvēji par to ir jāsamierinās, tad izdomāju, ka es esmu pa vecu. Mums cilvēkiem atrunas vienmēr atrodās.
un kaut kā viņi atnāk visu laiku atpakaļ un nevar no viņas tikt vaļā. Tad vecākiem par prieku esmu pakāsis savu dzīvi, bet nejūtos slikti atklāt runājot. 17. gadā, ja es nemaldos, tu dibināji Latvijas roka mūzikas asociāciju un arī roka radio, protams, un radio SVH roka raidījums Roka nemieri. Un skatoties uz tavu pieredzi ar šiem projektiem, kāpēc šie visi nosauktie iniciatīvi ir būtiski Latvijas kultūrai, sabiedrībai, mūzikai šobrīd? Es pēc tam pateikšu, kāpēc viņi būtiski ir man subjektīvi. Sākotnēji, kāpēc viņi radās. Es ilgu laiku skatījos, 2005. gadā atbraucu no Barcelonas kaut kādu laiku padzīvoju, tur 5 gadus, un es atbraucu, un man likās viss baigi jocīgi apkārt, jo tā socializēšanās bija pazudusi, sāk lēnām internets piedalīties mūsu dzīvē. Un kaut kur ap kaut kādu 15. gadu man vispār likās viss baigi jocīgi, jo muzikanti viens otru vairs nepazīst. Ir diezgan paliela nolemtības sajūta, jo mākslinieks jau savā sirdī ir tāds debils piemērs, ko es saku, mākslinieks ir kā cirka lācīts. Viņš ar to vienriteni, kad apbrauc cirkā, viņš grib to cukuriņu galā. Mums tik ļoti mazā tajā tirgu, un principā tos cukuriņus mēs nedabūnam. Un ja mēs vēl nekomunicējam savā starpā, un ja nav kaut kādas vai nu atbalsta programmas, vai atbalsta struktūras, ja, vai vispār pati nozara veidota tā, ka viņa ļoti atbalstoša, ja, tad līdz ar to viņi sāk klejot pa grupām, daļa tur nodzerās, nonarkojas, daļa nomet mieru vispār muzikai. Ja? Nozara nenormāli stagnē. Mēģināja kaut kādas tādas kā darbības, tā kā pats savu muziku papromotēt, un es sapratu to, ka principā Latvijā gandrīz tas ir neiespējami. Kaut kādiem pazīstamiem piezvanīt, viņi ieliek kaut kāds rakstus, ja? Bet, lai tu uztaisītu kampaņu, ir vajadzīga baigi lielā nauda. Kā jebkam, kas ir normāli. Tas nav negatīvākais. Naudas nav. Kaut kur tikt iekšā kaut kādos mainstream lielajos mēdījos vai influenceriem. Tur ir tas pats. Principā, ja tu neesi skandalos vai ļoti atpazīstams, tad principā klikšķi tu nepelni. Un tas ļoti neinteresants. Es nonācu pie tādas atziņas, ka reāli mūsu nozarē, ko es saku, roks, metāls, alternatīvais punks un citas subžanri, ja, vispār nav, tā kā neviens nepublicē. Pat tu, kā ieliec internetā, tev ir YouTube 17 skatījumi, ome, mamma, un tu pārējās 15 reizes, un tas arī ir viss, un ka nav variantu. Un tā kā mēs izdomājām, kad davai uztaisīšu to asociāciju, es jau sapratu to, ka tā neviens sevišķi daudz nedomā, ka es esmu gudrākais cilvēks pasaulē, bet dibinot asociāciju, es jau sapratu to, ka uzvilkt baltu kreklu, lai tā kā tomāti labāk izskatītos, ka viņi smet, jo zin kā, roka mūziķi un vispār auditorija, ka kāds kaut ko šitādu. Pie tam vēl gramatiski nepareizi nosaukumu Latvijas roka mūzikas asociācija, jo fonētiski tur nevarēja neko gudrāku izdomāt. Bet es sapratu, ka tas ir vienīgais veids, un tad mēs izveidojām savu mēdīju, kas ir lrma.lv, kas tagad ir principā uz šobrīd ir ilgspēlējošākais Latvijā, un mēs viņu tā lēnām audzinām lielāku. Tad es sapratu to, ka mūsējos neatskaņo nevienu rāčiņu, jo viņi neformāts. Tā kā sanāca, kad caur pazīšanos arī ilgi gaidījām, jo roka nemieri tajā laikā SVH rokā pat nevarēja tikt, jo SVH roks bija palicis vispār pa playlist radio. Un tāpēc pusgada, kopš mēs ar vīriem sarunājām, tad veči man zvanīt Varjonas un teica, ka baigi labi, ka tavai bliežam. Bija doma 4 raidījums, dažādu stilu, bet tie 3 aizgāja nebūtībā, un tā kā mēs palikām šobrīd, laikam ir 8 gadi. Kopš tie roka nemieri, un tā ir platforma, kurā skan tikai mūsējie un jaunumi pa mūsējiem, plus vēl tādu sadaļu uztaisījām. Viņa tā kā ir tā vairāk kā joks, bet labā nozīmē, kur mēs pieminam visu laiku kaut kādas brigādes, kuras vai piemirsušās vai kaut kas tam līdzīgi. Radio tieši tāpat tās piespiedu kārtā mēs dabujām izveidot, jo tā ir vienīgā vieta, kur 24/7, tā kā skan tikai mūsē, tikai Latvijā radīta mūzika, lai būtu kāda platforma, kur mūsu nozarē atspērties, ka tu zini, kad ir viena vieta, ka tu izdari darbu, lai nav tā, ka tev gribās pēc tam pakārties. Jebkurš no mums mēs vēlamies, lai mūs paslavē. Mūsu identitātes un nācijas vispār iznīcināšanu atklāt runājot, jo tie ir gaišākie prāti. Un tie gaišākie prāti ātrāk kritīs. Mūsu politiķi ļoti gudri runā par valodu, par kultūru, par identitāti, par jaunatni, pašapliecināšanās, pašu realizēšanās platformām, ja? Un blā, 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 blā. Ar realitātē tie ir kaudze jaunieši, kuri
nesēž cietumos, nelieto narkotikas, nedzers tās, neaplaupa cilvēks, nebrauc uz Angliju strādāt. Es varu turpināt diezgan bezvēlīgi, bet viņi šeit ņemās, tāpēc, ka viņi ir mūziķi. Vai Latvijas alternatīvā mūzika ir kaut kas unikāls vispār mūzikas pasaulē, kas identificētu viņu kā īpašu? Absolūti unikāla. Absolūti unikāla. Tur atkal jāsadaļ vairākās daļās. Pirmkārt, manā jaunībā bija tāds termins, kas skan kā firmai, vai gribētu skanēt tā kā ārzemnieki. Ja? Lai kā mēs censtos, vai kā mēs darītu, mums tas latviskais zīmogs, viņš ir nenormāls. Viņš spiežās visur, jebkuram žanram. Mēs varam klausīties vispjūrāko desu metālu, ja? Un mums likties, tur vispār, tā kā, ja es nezinātu, ka mūsēja, domāt, ka amerikāņi vai norvēģi, ja? Amerikāņi vai vācieši paklausās un saka to, ka, no kurienes viņi ir, baigi, tā kā pēc skandināviem, baigi kaut kādu latviešu. Ot es domāju, baigi jocīgi, jo mums nāk baigais tas kods latviešu. 20 gadus atpakaļ, es jau minēju, ka es Barcelonā padzīvoju, es sapazinos ar Sony Iberica A&R, to artistu un repertuāru čalu, tas, kas arī jaunos talantus vāc, ja? Amerikāns tāds bija Bills Placers. Viņš paklausījās, man bija sasūtīti ieraksti. Tur bija RAP grupa, vēl tur vesela kaudze bija tajā laikā, kas 2000 sākumā bija. Mēs parunājāmies un es galā sapratu vienu prātam netveram lietu. Mums Latvijā uz šobrīd jau sarunu valodā ir iegājis Liepājas roks, tas tā kā nievājoši, tu baigi slikti tas ir, jā. Bet īstenībā viņš pateica to, ka mums ir tas Liepājas roks zīmogs, viņš tikai nezināja tādu terminu, ir īstenībā baigā pievienotā vērtība. Tikai neskatoties uz pašu, kā, ko mēs domājam ar Liepājas roku, ja viņš tur izdalīja pilnīgi citas lietas. Mums ir ārkārtīgi izstrādāti, un man liekas, tur ir kaut kāds latviešu kods nāk iekšā, ģitāra rifi tādi, viņi kaut kādi, es nezinu, vai tas ir tautu folklora apakšā nākus vai kaut kas, bet viņš teica, tā kā ir baigi skaidrs ar to rifu, ja viņš tā kā ieteica dziesmai cauri. Otrs, zemas balss. Mums tās zemās, mēs kaut visu firmu, visu tenori, falsetos, visas apatjaunība, pusmūžu falsetā, lai būtu tā kā ārzemnieks, ja. Īstenībā mums pievienotā ir tā ziemeļnieku zemās balss čerkstošās, ja. Viņiem tas asociējās pilnīgi kaut ko citu, tie ir liela auguma cilvēki, kas dzied zemās balsīs, un viņiem ir tie rifi tādi tā kā šamaņi. Mums ir valoda, pa kuru man vietējais spānis teica, ka jūs vispār kaut kas murks esat. Milzīgi auguma cilvēki, kuru runā divās valodās, tā kā šamaņi. Es saku, kādās divās valodās, viņš saka, viena valoda jums ir tā kā čūskā. Tur šauslies, dzelzceļa meži, šalca meži, un mēs tad, kā šņāciņas nevar skaļi pateikt. Mēs viņus klusām sakam, ja? Un otra valoda ir tā, tur mēs darīsim tā, un tas ir drausmīgi skaļi, un tas den. Un tas viss kopā ņemot, mums ir nenormāla identitāte saglabājusies. Un plus, mums ir nenormāls trumpis. Mums šeit nekad nav bijusi normāla tirgus situācija. Nekad. Skandināvijā senos laikos tā pētījumu taisīja, un ja ir kādā areālā mazāk par 3 miljoniem vienā valodā runājoši, vispār kultūras jomā nav iespējams normāls biznesa attiecības, tirgus attiecības. Es pazaudēju kaut kur, viņam ir speciāls nosaukums, es viņu saucu par surogātu tirgu, tas nav svarīgi, bet tur piedalās gan investīcijas, gan fondi, sadarbības, dažādi veidi. Skandināvijā ir tirgus. Bet Skandināvija arī izmanto to klāto otru variantu, ja? Bet mūsu gadījumā vispār nav tirgus. Līdz ar to mums ir visās šajās nozarēs un arī nozares apakšgrupās ir izveidojies kaut kas īpašs tikai mums piemītošs, jo mums nav bijusi konkurence un mums nav bijis jāpielāgo sava muzika, lai nopelnītu baigo piķi. Līdz ar to, iedomājies, ka jau padomu laikā diezgan specifisku muziku spēlēja latvieši. Ja? Iedomājies, ka visus šos gadu desmitus viņas ir attīstījušās vienkārši, bez nekādiem ārēju apstākļu, ietekmi nulle. Es domāju, ka tā ir mūsdienās vispār nereāla vērtība, jo ārzemnieki tā jau ir ļoti konvejerīgi. Ja? Jo tomēr gan ikdienā konkurences dēļ, gan radio stacijas uzliek zīmogus.
Plus internetā tu malies un tu redz, ka tev kaut kādiem puspazīstamajiem, ka viņiem labāk iet, un tu sāc pamainīt skaņu studijā, sounds un dalīt. Mums principā tā nav, jo mums nozara zina, ka račiņš neatskaņos. Nu, TV-nets var būt nopublicējis, jā, bet neatkarīgi no tā, vai spēlēs smagāk vai nesmagāk. Un tas ir milzīgs. Plus tā mākslinieciskā brīvība bez nekādiem gan dabīgiem, gan nedabīgiem ietekmējušiem faktoriem, man liekas, ka ir labākais, kas jebkad vispār var būt. Tu pieminēji, protams, Liepājas roku. Ļoti daudz grupas nāk no Mālpils, tur Rīga, Cēsis, pieņems no specifiskām pilsētām. Vai tev liekas, ka tās ietekmē skanējumu vai identitāti? Viņus ietekmē, ļoti, ļoti ietekmē, un tas ir tās slēgtās komunas tipa vai kopienas, kā pareizi, mazās vietiņās. Viņiem ir citi muzikas klausīšanās paradumi. Kāds no lielajiem, piemēram, klausās tādu baigi interesantu grupu. Viņš lēnām aplipina, un lēnām tā kopiena sāk citā virzienā klausīties, pēc tam cita veida muziku. Pirms Cēsīs baigi smagie bija. Mēs Valmierā klausījāmies plānāku muziku. Tajā laikā Cēsīs baigi visi smagi bija. Tad Liepājā atkal ir tāds, vācu tipa hard rocks. Latgaļi atkal visi drausmīgi nopietni, vienalga, vai tur ir raps vai metāls, tur visi tā kā pa īstam, jā. Pārliecinās, es zinu, ka ļoti, ļoti atšķirās tā stilistika, bet es domāju, tāpēc, ka vispār muzikas klausīšanās tradīcijas un vispārējais ir. Ja vienā vietā, piemēram, klausījās Metallica, otrā pilsētā klausījās Nirvana. Tā kā tie jaunieši jau spieto vienās pašās vietās, viņi ārkārtīgi ietekmējas, un tas no tā iet tālāk arī pa paudzēm. Piemēram, ja tētis klausās Nirvana, tas bērns paaugoties visticamāk, ka viņš tagad neklausīsies kaut kādu, es nezinu, tas mums ir tur ļaudīm modē, ja. Noteiktā vecuma grupā, kad cilvēks atrodas, tad viņam identificēties ar kaut ko saistībā ar savu ģimeni, savu māju, tas nav stilīgi. Mums uz Rīgā uz ielas angliski runājošie bērni, latviešu bērni savā starpā, ja. Viņiem jāpaiet ir kādiem gadiem, lai viņi saprastu, ka labāk runāt mūsu šamaņu valodā, kurā knapi 1 miljons runā. Nevis kaut kādā 3 miljardi runā valodā, un tu tagad mēģini būt, es esmu īpašs, jo es laišu tāpat kā vēl 3 miljardi. Mums ir ļoti kvalitīva muzika šobrīd. Paudze no 30 līdz 40 tā vecuma grupa veido visdažādāko žanru, prātam netver kvalitīvu. Uz šobrīd es jūtu baigos meklējumus skaņā, tāpēc, ka kādreiz skaņierakstu studija tas bija ekskluzīvi, izredzētajiem, pēc tam viņi bija pieejami visiem. Pēc tam bija jau pieejama jebkurā laikā un visiem, un šobrīd bedroom rekordi ir sasnieguši tādu līmeni, ka mēs, paldies Dievam, visi skanam vienādi. Ir vien tie paši plugini, viens tās pašas programmas, ja? Vien tie paši mikrofoni. Vīri meklē skaņas, un mēs atgriežamies, teiksim, pie tā kā muzikas pirmsākumiem, kur ir svarīgi, ka es skanu savādāk. Vēlos un zinu to formu, kādā man būtu jāskan, kā būtu jāskan tam, kam tur jābūt. Nevis es knibinos kaut kur, kādas tembra atradījā, bet ka es jau nāku ar to vīzi. Es domāju, ka tas notiek uz šobrīd uz ļoti daudz muzikantiem. Ļoti daudz, tiešām ļoti daudz visās vecuma grupās, visās stilistikās, viss, bet es personiski un subjektīvi uzskatu, ja mēs vēl garīgi onanēsim, jeb morāli masturbēsim, es nezinu, kā pareizi formulēt to valsts līmenī, es domāju, ka mums baigi švaki būs. Nevar vairākās paudzēs māksliniekiem, gan jauniem topošajiem, gan esošajiem, atstāt bez ievērības, nemaz nenājot kādām atbalsta programmām, bet tā, ka valstiskā līmenī, tā kā, ja mēs palasam tos papīrus, viņi ir neeksistējoši. Viņi nav nekas. Eiropa joprojām radošās personas statusu dzemdēja, es nezinu, cik 11 gadus. Ja? Nevar ilgi vairākas paudzes šādi mocīt un pēc tam brīnīties to, kur ir palikusi mūsu inteliģence, kāpēc mums nav jaunieši. Tu pieminēji faktu, ka 93. gadā China Records Londonā tev piedāvāja līgumu, un tu biji kompilācijas albumā ar Blur, vai kaut kā tu nevarēji īsti atcerēties ar kuru grupu, tāpēc, ka nebija finanses, tu nevarēji doties uz Lielbritāniju, vai tu vairāk vari par šo pastāstīt? Mēs mēģinājām pretī Nacionālajam teātrim, bija tāds tehnikums, tagad viņš arī, man liekas, ir. Tur pagalmā bija tāds pagrabiņš, mums tehnikumu vadība atļāva mēģināt, mēs ar Monro baigi tur maucām, un mums taustinieks Ēriks Bergs
atved kaut kādu rudu angli skotu īru, nezinu, aizmirst no kādas pilsētas viņš bija, Maikls Brauns vai kā Brauns bija uzvārds, bet vārdu neatceros. Viņam ļoti patikās, mēs tur dzērām džinu un mēs mēģinājām, viņš teica, ka viņš jūtoties kā Las Vegasā, ka kruta muzika un džins un vispār paik foršs ir. Viņš bija kredītu paņēmis, es atceros kaut kāds miljonus, cik tur, Bandwagon studijos, viņš ierakst studiju uztaisīja. Un viņš teica, jūs baigi forši malcat, davai ierakstiet man vienu dziesmu, ielikšu kompilationā, kuru viņi tajā laikā izsūtīja lielajām ierakstu kompānijām. Ja es nekļūdos, tad tas compilation viens eksemplārs, varbūt pat ar vāciņu, man liekas, ir pie Ikara Ruņģa pērkona bundzinieka, jo viņš pie mums spēlēja kaut kādu brīdi. Jo viņš bija internetā ieliks vienu dziesmu to mūsēju. Tajā pašā kompilācijā bija viena angļu brigāde. Es līdz šiem neatceros. Es to blāru vienkārši tāds kā piemēru, jo, kad Oasis tie taču nebija. Bet kaut kāda no zināmajiem tā laika tie britišu ģitāru muzika, jā. Tur bija kaut kāds 18 dziesmas, ja es nekļūdos, dažāds. Un mums pēc kaut kāda laika uzradās, es pat neatceros, kurš kā nodeva kaut kādas ziņas, ka China Records grib, tā kā ir viss ok. Tā kā brauciet, rakstīsim studijā, strādāsim, uz kādām 2-3 nedēļām atbrauciet, viss kārtīgi. Viņi normāli attīstītā valstī cilvēki dzīvo, viņiem, es tagad aizskrietu uz pāris nedēļām, es būtu laimīgs padarbotos vienalga, tur sanāk vai nesnāk. Tajā laikā Anglijā normālā vietā kaut kāds 5 mārciņas maksāja kafiju. Jo man to piemēru teica, mēs kabatā nospēlējām 4 times, 45 minūtēm, un katrs saņēmām, vai visi kopā 5 saņēmām, vai katrs saņēmām 5 latus. Es nezinu, bet, principā, tāda bija tā naudas attiecība, vispār bez cerībām. 4-5 džekiem aizbraukt uz 2-3 nedēļām, vienkārši nav variantu, tu pat biļetes nopirkt nebija variantu. Tā zvanīšanās bija drausmīgi smalka. Mēs, protams, kā tā laika cilvēki, neviens angliski nerunā, mēs ļoti daudz angliski dziedājām. Es līdz šim dziedu, tāpēc, ka fonētisks darinājums, kā darināt kā papagailīts, visi vajag labi. Mums bija menedžers tāds Guntars draugs, kas perfekti runāja amerikāniski, un tad mēs visi kopā sadabūjām to Guntaru, tad visa grupa savācās, gājām uz Nacionālo teātri, tad pa visiem kopā samakšķerēja mūsu gaismotāji un skaņotāji, kuri tur strādāja, tie caur kaut ko tur direktors nāca ar vienīgu mobilo telefonu tādā te izmērā, lejā, tad mēs zvanījām par to mobilo telefonu uz turien, tur vēl bija jābūt cilvēkiem pretīm, tad viņi bija. Tad notika tā sarunas ar tulkošanu, tā apmēram šovbiznes. Bet redz, ka šovbiznes, ja tādā pat monkey variantā var uztaisīt, jā, tad es domāju, ka mūsdienās vispār nav nekādas problēmas. Un tie China Records ieinteresējās un ļoti, ļoti nopietni, viņiem tas izgāja pie sirds. Mēs bijām drusku savādāki, bet tas bija tā saucamā hair metal, tā augstākais punkts. Un mēs drusku smagāk, drusku čerstošāk, un no citas puses viņiem tas viss ļoti derēja. Tā kā būtu baigā laime, un es ļoti ilgu laiku biju bēdīgs, man bija salauzts sirds, man likās, ka viss tur vilciens arī, un tagad, būdams vecs onkulis, es ārkārtīgi priecājos. Mēs jau Dulburu tur būtu nomiruši. Mēs zaļi, iedomīgi, puišeļi, kuri vispār neko nezina no pasaules. Dievs nedod tiktu pie kaut kādiem lieliem koncertiem, pie lielākām naudām. Vienmēr, ka cilvēks, kas ir turēts aizslēgtā būrī, viņi izlaida ārā. Tieši tādi mēs bijām. Ja? Un es tagad domāju, paldies Dievam, jo ārzemniekiem ir mazliet savādāk. Tu, piemēram, paņem tāds trakučs, palaid brīvībā, bet ir apkārt kaut kādi menedžeri. Ir kaut kādi producenti, kuriem ir nojēga, kuri gadiem strādājuši. Viņi zina, varbūt kaut kāds speciālists, varbūt puikas ir jānomierina, jāatsēdī kaut kādu brīdi klusums. Viņi zina, kā tās lietas dara, bet nevar aizbraukt vienkārši ēdi vispār bez nekā. Un es domāju, ka tas viss baigs slikti veiktos. Tā kā tajā kosmosā, es domāju, ka tā schēma, tur viss notiek kaut kā pareizi. Arī pat tad, kad mums liekas, vai cik netaisnīgi un tik ļoti nepareizi. Varbūt pa 90. tieši visa tā prese vai avīzes, fanzīni, kas bija svarīgi priekš mūziķiem. Tajā laikā bija tāda ļoti, es viņu saucu par mēdīju trubā. Viņas principā 3 tikai bija, ja tas ir televizors, radio un kaut kādas 2-3 lielas avīzes vai žurnāli, ja. Principā, ja tu norēgojies, kas bija ļoti lieliski priekš muziķiem, ja, piemēram, tev tur teļukā kaut kādā labā raidījumā vai primetājumā atskaņo vienu dziesmu un radio bišķiņu pagroza un plus bildi žurnālā, tu principā pēc tam varēji braukt pa visu Latviju koncertiem, jo tevi zināja visa Latvija, ja.
Un tas bija baigi forši, jo tev bija jāsasniedz kaut kāds noteikts līmenis, lai ar tevi runā. Tu tad spēlēji, tad tu piedalījies kaut kādos festivālos vai kur, un tad, ja tev līmenis cēlās, tu principā vienu brīdi atjēdzies, ka tu uz vienas skatuves esi ar lielajiem. Un ja tu esi viens skatuves ar lielajiem, tad līdz ar to tev arī pēc festiem vai pēc kā tu nointervē kaut kāds vietējās avīzes vai kas, un arī aicina uz teļukiem. Un plus tam laikam bija milzīgi jauka lieta, ka nebija tā nolabīta interneta. Un cilvēki kā sociāls būtnes būdami, viņas socializējās. Mēs pēc koncertiem, pirms koncertiem, sajieti izstāžu atklāšanas, mākslinieku kafejnīca, viss. Mēs malāmies visu laiku, un tādēļ tas laiks bija ārkārtīgi radošs. Tādēļ, ka notika starpdisciplināri, baigais kultūras process starpdisciplinārs, jo bija gan filmētāji, gan mākslinieki, gan fotomākslinieki, mūziķi, dejotāji, skatūnieki no teātra, scenogrāfi un režisori, un tas viss malās, un galā sanāca ļoti fantastiski kultūras produkti. Es, protams, atļaujos teikt šo terminu kultūras produkts, jo man vairs no kā nav bail, jo Latvijā šādi termini ir aizliegti. Tas ir joks, protams, tas nav aizliegts, bet mēs Latvijā dzīvojam joprojām Padomju Savienībā. Mums visa kultūra politika un stratēģija un viss pārējais ir balstīta uz padomu principiem, kur ir dažas lielas silas. Un apkārt silēm ir uz nodokļu maksātā naudu dzīvojoši ļaudis, kuri ļoti imitē kultūras procesu. Kultūras process netiek mērīts ne ar rezultātiem. Viņš tiek mērīts ar skaitļiem, vai sakrīt tur samaksātie cipariņi pret ienākošajiem un izējošajiem. Šobrīd mēs vēl dzīvojam tādā laikā, ka tas pats valsts kultūra kapitāla fonds, kultūras ministrija, un daudz tās saucamās lielās atbalstošās organizācijas tur ik pa brīžam pielēc ar sarkaniem vaigiem tantes, kuras kliedz. Jā, jums tikai visu pārdot, ja jums būtu vara, jūs brīvības pieminekli pārdot. Un tas ir arī lielākais klupšanas akmens uz šobrīd Latvijā, jo kultūra ir jāpelna. Kultūras produkts ir tieši tāds pats tā kā visi, un pie tam ņemot vērā mūsu mazo valstiņu, ka es domāju, ka tā ir nenormāli pievienotā vērtība. Pirmkārt, to taisa mūsu ļaudis. Tā ir lieta, ar kuru lepojās kultūra visa pasaule. Ar to mēs varētu lepoties. Plus pelnīt naudu, popularizēt savu valsti, un es varētu turpināt bezgalīgi, ja, kā arī nopelnot naudiņu, plus nozara attīstītos. Un ja tā naudiņa tik nopelnīta drusku vairāk, mēs varētu atbalstīt arī kaut kāds uz šobrīd kultūras nozares, kurām ir problēmas, ja, objektīvi apstākļi. Pēc, piemēram, dzejniekus, rakstniekus, jau šobrīd, piemēram, dzejas grāmatām, nav pats labākais laiks, tā kā, lai savi iztika nopelnīt. Ja. Mums ir struktūrāli viss jāmaina. Ja mums lielākā daļa nevalstiskā sektora, aģentūru un kultūras ministrijas un departamentu un tam līdzīgi viņi principā būtu jālikvidē, jo viņi ir absolūti nefunkcionāli. Un pat ja viņi ir nosacīti funkcionāli, tad tā ir funkcionalitātes imitācija, jo nav mērķu, nav stratēģijas, nav nemazākā nojāk, kur mēs ejam, vai mēs ejam, kāpēc mēs ejam un kas vispār notiek. Visi maļās savā nodabā, un tādēļ arī tā pozīcija par neakadēmisko muziku, viņai pat nosaukums līdz šim nav izdomāts. Tas tā kā ir, viņa ir mūsdienu populārā ritmiskā muzika, tad viņa ir neakadēmiskā muzika, un es kā jociņi vienmēr saku, mums ir veselības ministrija, un tad, piemēram, būtu arī neveselības ministrija. Tad būtu nelauksaimniecības nozare. Kaut kas tikpat slims, ja? Un tas ir no padomu laikiem gājis, kur šobrīd profesionāli Latvijā skaitās tie, kuri strādā valsts kapitāla sabiedrībās. Tie saucamie budžetnieki, tie mums ir profesionāli. Man liekas, ka tas ir absurds, jo akadēmiskā muzika ir ļoti maza niša. Varētu būt kā 10%, ja? Finansējumi viņi saņem plus mīnus 90%. Pirmkārt, sociālais taisnīgums, sāksim ar to. Un otrkārt, taču jādomā par kaut kādu attīstību. Es esmu runājis ar skandināvu kolēģiem. Pirmo reizi, ka es somu producentam pateicu to, ka mēs neesam pat muzika, ka štons pa visiem mūsdienu populārā ritmiskā vai neakadēmiskā, bet ka mēs neesam muzika, jo mēs vispār esam
radošās industrijas. Viņš no sākuma domāja, ka es jokojos. Un es teicu, nē, es nejokojos, mēs esam radošās industrijas. Kur ir arhitekti, modernais balets dejotāji, arī ne visi. Ir tie, kas tā kā dejo, kuriem valsts maksā algu, tie ir profesionāļi. Ar šitie ir kaut kādi. Un turpatās mēs esam, man tas liekas absurdi, ja mēs šobrīd pieņemam kā esošu un kā normu un kā terminu, ka muzika nav muzika. Nu, tad man īsti pat nav skaidrojuma, kā lai es cilvēkiem pēc tam kaut ko paskaidroju, ko es vēlētos un kā man liekas, kā būtu pareizi. Pirmkārt, tas drosmīgais sadalījums žanros. Jā. Tam ar apakšā ir kaut kāds absolūti politiski vai cita veida merkantīlas lietiņas, jā. Jo tāds žanra iedalījums ikdienā, viņa nav. Jo, ja es satieku Olgu Rajecku, es satieku Nauri Puntulu no operas dziedātāja, jā. Es satieku džeza vīrus, noteikti tas pats, nav tā stila dalīšana. Tā stila dalīšana ir publiskajā vidē, lai saglabātos, protams, Savienības laika uzstādījums, ja, kas tajā laikā bija šāds, kā uz šobrīd, bet viņš bija kādēļ. Tādēļ, kā saucamā neakadēmiskā mūzika, tie bija brīvdomātāji. Un tas bija apdraudējums pastāvējušai iekārtai, un tādēļ viņi bija maksimāli jāmarginalizē, ja, lai tā kā kaut cērāji, motainie, pēc kā viņi izskatās, ja, kas tā pa mākslas, tā būtu mākslas, tad viņi arī operā uzstātos, ja. Filmās pat limuzīnas Aņa Nats Krāsī, kur saka, tev jau operā jāieciedāt. Tas tāds kvalitātes kritērijs. Prāt vētra var patikt vai nepatikt, vai kas ir, jā, bet principā vāc stadionus pēdējos 10 gadus, jā. Bet kas tas ir stadioni? Jā? Vai tad tu tiktu operā trešo bērzu, piemēram, korī dziedāt? Tā gan būtu lieta, jā. Tas ir saglabājies, jo tas ir izdevīgi. Un arī uz šobrīd, principā, struktūrāli ir ļoti grūti izmainīt, jo nav speciālistu. Mums nemaz nav tādas izglītības, kas tā kā skaitītos baigā jo ministra kabineta noteikumos un likumos pieņemtajos un visos pārējos ir pilnīgi citi nosaukumi. Tad sanāk tā, ka arī, ja tiekam līdz kādai vērtēšanai, tad, piemēram, kaut kādu festivālu attīstību, piemēram, roka mūzikas, ja, vai distribūciju roka mūzikai, vai producēšanu vai kas, ja. Principā komisijā sēdēs ļaudis, kas ir ar akadēmisko izglītību, obligāti kāds literāts un obligāti kāds no kultūras ministrijas, kur tā sieva strādā droši vien kā ierēdnis kāds gads 11, un kurā vispār neko nesaprot. Viņai arī nav jāsaprot, jo viņi ir ierēdnis. Viņi ļoti labi māca savus tos krustiņus zīmēt. Pirms mēs dodamies uz grunge jautājumiem vairāk, pēc 90. gadu neatkarības atjaunošanas roka mūzikas, alternatīvās mūzikas loma ir mainījusies līdz mūsdienai. Tavuprāt, pārstāja pastāvēt kā sociāls un kultūras protests, vai roka mūzika jaunatnei šobrīd nozīmē tieši to pašu, ko tā nozīmē 80. un 90. gados? Viņa nekādā ziņā nenozīmē to pašu, tāpēc, ka ir mainījušies laiki, situācija, sociāla-ekonomiskās iekārtas, valstis ir pazudušas un jaunas radušās un kas tik vēl ne. Tiešām, jā, roka mūzika bija ļoti, ļoti dumpinieciska un tāda brīvību augstoša. Agresīva viņa bija, bet nevis agresīva kā agresīva, bet tādēļ, ka viņai bija konkrēti nostāja pret kaut ko. Un parasti pret netaisnību. Mazliet viņi gribās to kroni noņemt arī roka mūzikai, tāpēc, ka tie bija tādi laiki, ka principā jebkura mākslas izpausme savā būtībā bija dumpinieciska. Dzejnieki rakstīja baigos dzejoļus, jā, ar zemtekstiem, cits vispār pat taisno mākslinieki mālēja vēlo lietas, jā. Dejotāji dejoja dejas, kur tu pa vidu varēja saprast, ka tur nāk iekšā melns, mēģina nospiest, un tad sarkan balts sarkanais pārveļās pāri, jā. Principā visi tajā laikā bija brīvības alkās un visu laiku visi tādā adrenalīna un afekta stāvoklī bija, un es domāju, ka tas mūzikas stils, viss, kas saistīts ar roka mūziku, viņš ir paskaļš, jā, līdz ar to viņš sanāca tā kā avangarda. Un plus tā ir skatuves māksla, kas uzrunā milzīgas auditorijas, jā. Bet es domāju, ka tas ir laika īpatnība, jā. Jo arī tagad mēs, kad paskatāmies visu stilu, viņi tādi paši, viņi ir dumpinieki, viņi grib tikt sadzirdēti. Kopumā tieši tas message, kas tajā stilistikā vienmēr ir bijis un pašā muzikā, viņš nav daudz mainījies. Mainījusies ir
pašu mākslinieku miedarbību gan ar muziku, gan ar klausītāju, kas man nesevišķi patīk. Tāpēc, ka šo žanru mākslinieku šobrīd liela daļa sēž mājās pie YouTube vienalga vai pie savas bedroom studijas, ja? Guļam istabā kaut ko tur čibina un dzied. Šiem stiliem ir brīvība vajadzīga. Šiem stiliem ir jāmēģina mēģinājumi telpās, kur ir tāds troksnis, ka tu lāgi nedzirdi, ko tu spēlē. Bungas spēlē, bet neaizmirst, ka tam instrumentam ir nosaukumā vārds sitamie instrumenti. Jo arī, piemēram, ģitāru turēšana. Senos laikos ģitāru turēja ļoti, ļoti zemu, jā. Tā bija attieksme, tas bija huligānisms, kur tu pat ar rolu uzsitot, viņi visi redzēja, ka tevi tā kā, ka tev neviens neko nevar izdarīt, jā. Šobrīd visas lielākā daļa sēž un ģitārs ir šeit. Līdz ar to tu tā kā esi introverts drusku. Arī dziedātājiem, piemēram, vai tu esi pie mikrofona mēģinājuma telpā, kur ir vēl 4 džeki, kas skaļi spēlē, un tu tā kā bļauj, lai tu visiem pierādītu, ka tu esi visbļaurīgākais bļauris, jā. Vai tu mājās mēģini savā ierakstu studijā un tev no virtuves mamma saka, izbeidz Edgar tā bļaustīties, ja? Un tā kā es domāju, tas ļoti ietekmē. Tā nav negatīva ziņa. Tā ir ziņa, ka šo žanru muzika no vulgaritātes, nepieradinātības un dumpinieciskuma ir pārgājusi tā inteliģence, kvalitāte un izsmalcinātība. Tā kā viņi ir iegūsi jaunu seju. Un pārtikušā sabiedrībā, kaut vai nosacīt pārtikušā sabiedrībā, es domāju, ka tieši kā mākslas veida evolūcija, tas nav sliktākais variants. Es domāju, ka tas īstenībā ir tā kā uz priekšu mēs ejam, pat neskatoties uz visiem šķēršļiem. Grupas kā Soundgarden, Nirvana, Alice in Chains, es pieminēju Mudhoney, Screaming Trees. Vai tieši grunge vai šīs grupas ietekmēja Latvijas mūzikas underground telpu? Protams, bet Latvijā baigi man patīk tas, ka mums mazliet ir tādu nobīdi. Mēs tā kā iekavējamies. Mums publiskajā telpā mēs vēl visi spēlējām tā kā, tas hard and heavy jau traši parādījās un vēl daudz stilistikas un no stilistikas, bet klausījās jau grunge tā kā liela daļa, ja? Un tā muzika to kūlēn uztaisīja tā kā uz 90. gadu to otru pusi, ja? Un tā, man liekas, ka kulminācija varētu būt ap 2000. Jo tad gan grunge mums bija, gan arī jau new metals parādījās, viņš kaut kā sapinās kopā, tā jauna ēra sākās. Man liekas, ka tas tāpēc, ka mēs to brīvību ieguvām un te visi pārpriecājušies, ka visi tie, kas nevarēja spēlēt, tagad var, un te vēl kādu brīdi visi spēlēja aiz inerces to pašu. Un es domāju, ka kā milzīgs uzmundrinājums mūziķiem bija arī tas, ka kaut vai tā pati Nirvana, visi tie veči, kas nāca tajā laikā no Sietlas, ja, viņi parādīja to, ka parasti čaļi arī var spēlēt. Vienu brīdi tā smagās muzikas, kā mēs vienmēr smējam Ziemeļdievi, un tā heroizācija jau bija sasniegusi tādu līmeni, ka principā parastam cilvēkam tāds pusauds, piemēram, sēž, viņš saprot to, ka viņam nav variantu. Smuki, talantīgi, mati līdz pakaļām un notetavējušies drēbes maksā tik, cik Fātrim mašīna lētāk ir, ja? Un tas viss bija tāds, visur stadioni, kadiljaki, lidmašīnas ar uzrakstiem, ja? Un ka tas viss bija ļoti forši priekš dievināšanas un sekošanai, ja? Bet, piemēram, uzdrošināties, tā kā es arī, tu nevienā parametrā vairs jau nederēju, ja? Un tad parādījās grunge vīri, ja, kur parādīja, ka parastajā vecajā mājas krekliņā ar rūtēnajiem, tu iznāc nemazgātiem matiem, ja, un it kā iluzori kaut ko striņšķinīja, bet īstenībā apakšā ļoti augstvērtīgu un sarežģītu muziku, ja. Tas uzdrošināja tādu baigo filmu, atkal cilvēks, kuriem nebija tāda iekšējo ambīciju un spēku un baigā pašpārliecinātību 17 gados, ka es tūt visus nolikšu, ja. Mūsu alternatīvā skatuves, starp citu, liela daļa ir tā kā var redzēt, ka viņi pieskāršies grungeam un tad smuki atgrūdusies no grunge un aizgājis visam citā virzienā, ja, bet arī to daļu iedrošināja. Pats latviešu Šubrovskis, es domāju, ka ir ar savu hospitāļu ielu, kas viņam kārtaks, kas viņam tur nebija pa kaulas brigādēm. Es domāju, ka viņš ir tik liela ieguldījuma te alternatīvajā ielicis. Viņš pats to neapzinās, viņš puika ir vienkārši, ja, bet viņš tik nenormāli liela ieguldījuma, ka man tāds sajūta ir, ka ir visi tie Šubrovska projekti. Te kaut kur Baušķinieks ir apakšā, tad Šubrovskis,
Un tad no viņiem tā te atvasinājās un aizgāja ļoti daudz atvasinājumu. Ja? Bet arī tā alternatīvā muzika, man liekas, ka viņa tik ilgi dzīvoja un tik daudzveidīgi, un šobrīd jau tik daudzskaitlīgi, tāpēc, ka bija tas Šubrovska klans, kas tā kā visus tos 30 gadus, vienalga, vai iet labi, vai nelabi, vai ir modē, vai galīgi nemodē. Ja? Folk mākslinieki un džeza mākslinieki iedvesmoja Nirvānu un Screaming Trees, un, protams, arī 80. underground, kā Husker Du, Fugazi, Black Flag, tāda pavisam cits underground iedvesmoja grunžu. Vai 90. un 2000. gados Latvijas mūzikas ainā bija specifiskas, varbūt var nosaukt kādas personības vai grupas, es zinu, ka tu tagad pieminēji, bet varbūt tie ir folkloras, kaut kādi mākslinieki ārpus metāla mūzikas, kuri līdzīgā veidā uztaisīja to 90. mūzikas vilni. Tas pats, piemēram, Imants Kalniņš, ja, kas ir absolūti, es līdz šim vēl neesmu nodefinējis, kas tas ir, ja. Jo, piemēram, viņam daļa muzikas vispār izklausās pēc folkloras, ja. Mums ir daudz folkloristi. Arī viņi bija tajā Latvijā, tad 90. gadu sākumā tajā vilnī, kas nāca pirmais muzikas, tur visi ar roku rokā. Tur Ieva akurāt ir spēlēja rakstisko ģitāru un blakām meitene ar kokli. Tur visi kaut kā malās, tas biezenis bija ārkārtīgi vienots. Tur īstenībā nebija nekāda dalījuma, nekādās stilistikās. Mūsu muzika ir ļoti, ļoti ietekmējusi. Mūsu muzika, kā jebkuriem ziemeļniekiem, mums balstās uz četrindēm. Lai cik arī banāli tas nebūtu, tomēr pat ar atskaņām mēģina šat tad, ja? Kas it kā nav labais tonis, bet mums ir diezgan specifiska valoda. Lai sasniegtu arī labskanību un to muzikālo kvalitāti, nobeigtību, ja? Tu piespiedu kārtā dabūni veikt kaut kādas darbības, ja, kas īstenībā ir ar atsauci uz mūsu folkloram, tautas dziesmām, uz vispārējo, jo tur jau veči, tur tā kā atrada jau tos daudz gadus atpakaļ, kā tās lietas pareizi izdarīt, lai viņš būtu vai nu mantra veidīgs, vai kādas lietas ir dziedāt tā kā melodiskāk, ja, un mums tas sasaucās. Plus neaizmirsti, ka mēs no bērnības visi skaitām tautas dziesmas, visi dziedam kaut kādos koros. Padomu laikos bija grupa Ornaments. Bija tāda filma, varbūt es redzēju īsti pamācību mīlēšanā, kur grupa Ornaments īstenībā viņi bija ļoti slaveni tajā laikā, un viņi modificētas tādas ar, es pat nezinu, džeza piesitienu un popa piesitienu, tautas dziesmas dziedāja, ja. Katrā laikā ir bijušas tādas grupas, ja, kuras nāk ārā un tā kā atkal tas ir. Šobrīd Daugavpils brigāda Varang Nord, riktīgais desenieks, ja. Ar folkloru, ar visām vilkādām, un plus vēl akordeons ir. Bet, es saucu to smagāko galvu, es viņu pa gaļu saucu. Tāds riktīgs gaļinieks, ja? Bet, tā latviešu latgaļu štēle spiež pa visiem cauri vienmēr. Paskaties mūsu tos pašus Skyforgers. Tautas muzika, tur latvietis priekšā pakaļā, kur tik pagriezies, ja? Ļoti daudz, kad paklausamies, kā veido kaut kādas instrumentācijas vai gabalu uzbūve, ja? Mēs esam ļoti līdzīgi skandināviem. Mēs gribam, negribam, es tāpēc arī saku vienmēr, ka mēs esam ziemeļnieki. Tā ziemeļnieku štēle, viņa baigi ļoti līdzīga. Vai Latvijas mūziku ir ietekmējies tieši citas Baltijas valstis vai Somijas grupas? Es domāju, ka ir un ļoti, tāpēc, ka mēs robežojamies ar igauņiem un Valka ar Valgu puspilsētu runā abās valodās. Un tas pats arī lejā Lietuvas robeža un Latvijas robeža. Mums arī tautsdziesmas un vispārējais ir diezgan līdzīgs. Ja? Mēs ar Somiem esam ļoti, ļoti līdzīgi, gribot, negribot. Mums diezgan līdzīga muzika ir un mentalitāte. Es zinu tikai to, ka mēs latvieši sakam, ka pie mums Latvijā viss ir dēļ. Igaunijā gan ir lietas. Zini, ko saka igauņi? Latvijā visi baigi forši, viņiem festivāli, viņiem viss notiek, pie mums visi ir. Un mēs bijām Lietuvā pie vīriem, kuriem pieder Tamsta klubs tāds. Gan džezu, tur ir roka spēlē, viņiem pieder tur lielākie instrumentu veikali. Viņi arī izdomāja kaut ko līdzīgi taisīt mūsu asociācijai. Un mēs bijām. Un mēs pusdienās tā izviedzāmies no sirds, ja viņi teica, un jums Latvijā viss notiek. Jums kā asociācija, tur festivāli, mums te vispār nekas nenotiek. Tā kā es domāju, ka mums ir ļoti vienojoši tas, ka mēs visi ziemeļu tautas, mums visur citur ir labāk, tikai ne pie mums. Man dzīvē, sanāca katru gadu braukāt Zviedriju, Somiju, Norvēģiju, Zviedriju, Somiju, Norvēģiju. Un man Somi liekas, ka es vispār Kurzemē nokļuvusi.
Nu, viņi reāli tādi paši, viņi no sākuma bremzē tēlo, ka tevis nav, pēc tam pierod pie tevis, pēc tam saprot, ka tu neesi nekāds razbainīgs, bet foršs cilvēks, un tad viņi tev tur klājās. Viņi līdzīgi runā, līdzīgs temperaments, un es domāju, ka mēs ļoti tuvu, es pat uzskatu vistuvākie. Kad es esmu runājis, piemēram, par mūsu vispār mūzikas stratēģijām, kultūra politiku un kultūras ministriju un nevalstisko sektoru, visi neskavēs, kā pirmo lieka naudu. Par naudu vispār nav stāsts. Mēs varam pat nolikt tā, ka naudu nevar. Bet vajag izveidot tiešām to stratēģiju. Ietveram visus tos lielos mērķus, kas ir Latvijai. Valoda, jauniešu pieturēšana, vides radīšana, kur cilvēki jūtas komfortabli, dibina ģimeni, un viņš attīstās, viņu uztver kā mākslinieku, respektē. Kaut kādus statusus izdomājam. Nav jālūras laiks to Eiropu. Nav viņiem tā radošā persona. Izdomājam kaut ko citu. Ja mēs parunājam par reģioniem, tur jau vispār ir beigas. Mazajos miestiņos, kur kultūras nami, viņi vispār nevar savilkt galvas kopā, ja? Protams, ka tur ir fantastiski cilvēki, kas atbalsta un kaut kāds vietējās blicītes var pamēģināt, ja? Bet principā tas viss ir tādā nāves ēna. Mums, piemēram, zem kultūras ministrijas apakšā ir ārkārtīgi daudz izglītības iestāžu. Mūzikas akadēmija, kultūras akadēmija, mākslas akadēmija un tā tālāk. Īstenībā tas būtu jābūt zem izglītības ministrijas. Un ir milzīgi miljoni, kurus varētu kaut kā novirzīt. Arī nedomāju muzikā. Kaut kādiem pašiem dzejniekiem visiem. Vienkārši nodokļu maksāt nav tik traulināt, tāpēc, ka mēs tā esam darījuši 35 gadus, un mēs tā kā darīsim, jo tā ir pareizi. Nē, tā nav pareizi. Brīvvalsts kļūstot atkal brīviem, saglabājās tā pati laika struktūra. Tas bija ļoti gudri, jo esoša struktūra reformē ir daudz vieglāk nekā, ja tajā vietā nodedzinātu zāli, un tur nekā nebūtu. Tikai notika tāds brīnums. 90. gadi bija tādi juku laiki, un arī īsti neviens nezināja, jo tāds zināšanas arī nebija. Kā veidot, ko veidot, kur iet, kas veidos, kā ir pareizi, kā ir nepareizi. Ja? Jo tādas pieredzes arī apkārtējām valstīm nebija. Viņas nebija no totalitāriem režīmiem pēkšņi pārgājušas attīstītā kapitālismā, ja? Ar demokrātiju. Un līdz ar to visi tā kā, drusku te, bišķiņa vairāk valoda, ja, neaizmirsīsim mūsu identitāti, dziesmu svētki, bla, bla, un mēs augām un izveidojās mehānismus, kuru pārvalda ierēģi. Un ir pagājuši jau tik daudz gadu, ka uz šobrīd, diemžēl, tīri cilvēciski ir satikt ierēģņus un amatpersonas, kuri saprot, ko es saku. Satic ļoti daudz. Bet tehniski tādas, kuri kaut ko mainīt vai varētu mainīt, principā nē. Un kā man teica viens politiķis, kad tas arī būs arī atbildi par politisko. Viņš man teica taisnā tekstā, ka tur būtu jāpieņem kāds ļoti nopietnas politisks lēmums. Bet viņu nepieņems, tā ir politiskā pašnāvība ar visām izrietošajām. To, ka tu vairs nekad neesi ne politikā, ne arī nekādos labatos, vispār tu nekur neesi. Tu esi delatēts pavisam. Latvijas rokmūzika. Tas ir kultūras produkts ar augstu pievienotā vērtību un potenciāli eksporta prece. Tas ir vispār bez variantiem. Pie tam, ko talantīgi cilvēki par savu naudu ir sapakojuši. Vienkārši ņem un tirgo.